viņš mani izglāba pēc principa tu man, es tev. Nē, viņš tevi izglāba, negaidot neko pretī. Bet mēs vienmēr mācām, Dievs tevi izglāba. Viņš nomira par tevi, bet tu vēl esi dzīvs. Kā tu vispār uzdrīksties tā dzīvot? Vai tev nav kauns tā dzīvot? Kristus ir piesists krustā, bet tu esi dzīvs. Un vispār, par ko tu priecājies, kad viņš cieš uz krusta? Es saku, es priecājos nevis par to, ka viņš cieš, bet par to, ka viņš ir augšām cēlies. Saprotiet, ir muļķīgi iet uz kāpu, kur neviena nav, ar pīrādziņiem, konfektēm un glāzi degvīna. Tam nav nekādas jēras. Tu vairs neapmeklē to vietu, kur tavs mīļotais vairs nav. Tu atkal priecājies par viņa ikdienas klātbūtni. Un tāpēc, protams, mēs zinām, ka viņš cieta par mums, bet viņš cieta prieka dēļ. Bībele saka, ka viņš krustu izcieta viņam priekšā stāvošā prieka dēļ. Ja prieks ir tā vērts, lai par to ciestu Dieva acīs, un Dieva acīs tu esi viņa prieks, kad viņš saka, tas ir mans mīļotais dēls, viņā ir viss mans prieks, visa mana labvēlība ir viņā. Tāpēc es nevaru nerunāt par gudrību, jo tieši tam ir jāatklājas caur baznīcu. Un šodien šajā sapulcē mēs piedzīvosim gudrības apmeklējumu. Patiesi, mēs piedzīvosim kaut ko tādu, kas tev ļoti dziļi aizskars. Man ir padomi, patiesi, saprāts. Un ja tu meklē saprātu un spēku, viņa saka, tas viss ir pie manis. Ziniet, kad viņa atnāca pie Zālamana, viņa bija spītīga sieviete. Tagad jūs par to uzzināsiet. Kad viņa nonāca pie Salamāna, viņam visa kā bija pārpilnīdā. Man tiešām ir daži padomi. Man tas viss, viņš saka, ir gudrība. Harizmātiķi saka, ka mums tas ir. Baptisti saka, mums ir. Pareizticīgais saka, mums ir, bet gudrais saka, man ir. Un es vēl teikšu vairāk, esmu spītīga sieviete. Un tur ir teikts, es mīlu tos, kas mīl mani. Tāpēc šeit ir jāmīl. Bet es vēlos jums pateikt, ka šī ir atslēga, galvenā atklāsme visām jūsu likteņa svētībām. Atslēga? Kā es vēlētos, lai mēs varētu tajā iesaistīties. Es mīlu tos, kas mīl mani. Šos vārdus jūs atradīsiet vēlāk. Un ne tikai vienreiz, bet vienkārši es pacietīgs. Atcerieties, kas šeit rakstīts. Un tad viņi turpina. Tie, kas mani meklē, mani atradīs. Paldies! Tur tas nav rakstīts. Tu, protams, meklē, bet tam nav jēgas. Tu to neatradīsi. Es labi slēpjos. Viņi, protams, labi slēpjas un skrien tik ātri, bet tu nevari jau panākt. Viņi slēpjas aiz bērza, kas viņu skaidri parāda. Un ziniet, viņa, protams, it kā cenšas panākt nokavēto. Un tas nenāk uzreiz, bet gan tāpēc, lai tu redzētu, vai tu to gribi pareizi, vai arī tu vienkārši tāda esi. Tev šodien ir sārtums. Un tad, lūk, es mīlu tos, kas mani mīl, un tie, kas mani meklē, man atradīs. Tad viņš saka, man ir bagātība un godība. Sakiet, lūdzu, vai tiešām ir vērts skriet? Pūrs ir labs. Amen. Partija ir ienesīga. Amen. Dāma ir tā, kurai ir īpašums. Dosimies tālāk. Man pieder bagātība un godība, neizzūdoša manta un patiesība. Mani augļi ir labāki nekā zelts, no vistīrākā zelta, un labums no manis ir lielāks nekā no visizvēlētākā sudraba. Es staigāju apkārt un dodu mājiens, kur? Es eju pa ceļu, es eju pa patiesības ceļu, pa taisnīguma takām, lai sniegtu tiem, kas mani mīl, patiesu labumu. Kas ir patiesais labums? Tas ir tas, ko var aptaustīt un sajust, un viņu krātos es piepildīšu.
Kungs man bija iecerējis kā savu ceļu sākumu, pirms viņš radīja jebko citu pašā sākumā. Es esmu no laikmetiem, esmu svaidīts no paša sākuma, pirms pasaules pastāvēšanas. Ar ko jūsuprāt gudrība tiek svaidīta? Ar prieku. Es tev tagad parādīšu. Redzi, es lasīšu kaut ko citu, es pārlecu uz citu vietu. Salmana pamācības 8. nodaļa. Es esmu gudrība. Pirmā lieta, ko tas kungs radīja. Radīts pirms pasaules radīšanas. Es parādījos okeāna priekšā, un pirms tika radīts ūdens. Es biju dzimusi vēl pirms kalnu parādīšanās, pirms uzplauka pakalni. Es parādījos agrāk, nekā kungs radīja laukus, zemi un pirmās putekļu daļiņas. Es tur biju. Kad Dievs radīja debesis, kad viņš iezīmēja zemes apļus, noteica okeānam robežas, es tur biju. Kad viņš ar mākoņiem piepildīja debesis un ar ūdeni piepildīja okeānu, es tur biju. Kad kungs jūrās noteica ūdenim robežas, lai ūdens neceltos augstāk par to, ko kungs bija noteicis, es tur biju. Kad viņš radīja zemes pamatus, es biju. Blakus viņam, kā prasmīgs palīgs, un kungs bija laimīgs katru dienu. Kas notika ar Dievu? Viņš bija laimīgs, kas runā. Gudrība. Kāpēc viņš to saka? Liecinieks. Viņi tur bija. Es redzēju. Viņš bija laimīgs. Es biju laimīgs katru dienu. Katru dienu, jo es tur biju. Halleluja! Halleluja! Un tas vēl nav viss. Dosimies tālāk. Kungs bija. Es biju viņam blakus kā prasmīgs palīgs, un tas kungs katru dienu priecājās, jo es biju tur. Kungs bija apmierināts ar pasauli, ko bija atvēris. Vai esi gatavs tagad? Es biju laimīgs, redzot cilvēkus, ko viņš radīja. Es zinu, saka gudrais, es viņu redzēju, es baudīju viņa laimi, kad viņš radīja cilvēku. Un es redzēju arī viņa sejas iztēncami. Es redzēju šo Jo Dievs ir emocionāls Dievs. Dievs nav tāds. Viņš bija laimīgs, protams. Laimīgs. Nezinu, es pazīstu emocionālu Dievu, traku Dievu. Cilvēki saka, ka Dievs ir džentlmenis. Es neko tādu nezinu. Nekad neesam saticis nevienam. Dievs Tarzāns. Tarzāns viņš. Kad Džejs ierāvi, viņas vārds ir Džeims, vai ne? Džoisai, Džeims, kā viņai klājas? Lido kā gaisa murkliets, grābi un aiznes prom. Personīgi man Dievs tā aizveda. Viņš man uzbruka, sasēja un aizveda uz debesīm. Man patīk šī dziesma. Man tas patīk. Nu, viss teksts nav īpaši labs. Man patīk video, kur viņš viņu velk un viņš tur guļ un dzied. Man tas patīk. Man arī patīk. Man tagad viss patīk. Man patīk, ka Dievs man ir apburis. Man tas viss patīk. Viņš ir laimīgs kopā ar mani. Ja tu nesaproti, ka Dievs ir apmierināts ar tevi, ka Dievs uz tevi skatās, viņš skatās uz tevi un saka, es nevaru. Kas tev notiek, labais puisī? Tu domā, mācītājs Sogin, tev taču nav tā jāslubžņē. Tu nezini mans grēks. Es nezinu. Jā, pareizi lak. Ziniet, jūs esat cilvēki. Kad jums piedzimst bērniņš, jūs taču nesakat apčurājās. Davai jaunu, šo izmetīsim. Jūs taču sakat, cik es priecājos, cik labi viņam strādā zarnu trakts, paskatieties. Jūs sakat, ka viņš ir labs. Jūs viņu mīlat vienkārši tāpēc, ka viņš ir radīts, viņš ir nācis no jums un jūs viņu mīlat. Ziniet, kad mans mazbērns atskrien, viņš ir tik mazs un ļoti mani mīl. Saka, ka mums ar viņu kaut kāda saikne.
Gadās, ka stāvu lūdzu Dievu un pēkšņi mazas rociņas man pa ceļgalēm sit. Tas viņš grib, lai es viņu paņem rokās. Un jābūt Hitleram, lai viņu nepaņemtu roklās. Jābūt Gebelsam ar pilnīgi atsaldušām smadzenēm. Es nevaru viņu nepaņemt rokās. Un kungs man saka, redzi, vai tu vari viņu nepaņemt rokās? Es saku, nē, nevaru. Un kad tu pacēli rokas un saki, tēt, vai tu domā, ka es varu tevi nepaņemt rokās? Es nevaru tevi nepaņemt rokās. Es uzreiz paņemu tevi rokās. Cilvēks saka, mana ticība kaut kā grūti. Tev ar ticību ir grūti tāpēc, ka tu neesi sapratis, kas ir Dievs, kuram tu tici. Protams, ja tu esi noticējis kādam Karabasam, Barabasam un esi to Pinokio, kur apceps, ja viņš laiks nepaspēs, es koka Buratino, protams, tad tev nav ticības, jo tu saproti, kāpēc gan viņam mani svētīt, ar kādām tiesībām. Bet, kad tu viņu pazīsti, tas tev dod tādu prieku, un tu pēkšņi saproti, Dievs ir laimīgs. Un gudrība saka, es esmu liecinieks. Puiši, kāpēc es jūs mīlu? Kāpēc es tevi vēlos? Kāpēc es gribu, lai tu skrien man papeļi? Kāpēc es gribu, lai tu man noģē? Es visu zinu. Es visu zinu. Es tev pastāstīšu par Dievu. Jūs to redzēsiet 3D formātā, tāpat kā 7D formātā. Tu viņu satiksi. Es varu parādīt vīzijas un attēlus. Man ir daudz eņģeļu, daudz kalpu. Un šie Gabriels un Mihēls, viņi visi ir manā komandā. Un tad viņi saka, es, Marija Gudrība, esmu uzcēlusi māju uz 7 stabiem. Kas ir šie stabi? Ir gari padoma gars, gudrības, saprāta, dievabības, mīlestības, ticības, uzvaras gars. Viņi saka, es uzcēlu māju, uztaisīju jumtu, kungs ir mūsu jumts, āmen. Pārklāju stumbru, nokāvu mākoņus, sagatavoju vīnu. Ah, kāds vīns! Tas nav jūsu spāņu šļurga. Tikai es varu tādu vīnu. Mūsu turisti ēd tās austeres, ko franči reiz ēda badā, un padarīja par delikātesu uzdarot vīnu. Tas ir vēl foršāk, es jums saku droši. Galds bija klāts. Un vai valstībā būs vīns? Beidz to. Ko mēs tur darām? Tas notiek pastāvīgi un regulāri. Mēs to periodiski noliksim. Nu, un tu to neizlasīji, tāpēc es nedzeru vīnu uz zemes. Esmu greizsirdīgs par vēl vienu vīnu, jo zemes vīns padara tevi stulbu. Saproti, un šis ir citādāk. Es saku, kalpi, ēriet un sazvaniet visus, un sazvaniet tos stulbos, sazvaniet visus. Es viņiem mācīšu gudrību. Nāc pie manis. Vai tas tev neko neatgādama? Vai tas tev neko neatļaudina? Vai tas tev neatgādina? Darīsim to šādu. Viņš, Kristus, kļuva par mūsu gudrību. Viņš man saka, es pašlaik klāju svētku galdu. Es nokāvu labi barotu lopu, uzcēlu sev jaunu māju, baznīcu, dzīvā Dieva namu, kur lej svētību. Viņi rūpīgi klāja galdus. Kā tev šķiet, vai tāda baznīca neaugs? Visi to vēlas. Un viņš saka, uzcēla māju un saku kalpiem, ejiet, aiciniet, nāciet pie manis visi, un es jūs mācīšu. Iedomājies. Bet kas tad viņa ir sākumā personificēta sieviete, Kristū iemiesotā gudrība, no kuras visi ir šokā un pārsteigti? Visi jautā, no kurienes viņam tāda gudrība un spēks? No kurienes viņam tāda gudrība un spēks 12 gadu vecumā, kad viņu ieskauj bārdaini vīri
kuri, ja vilktu sporta bikses, varētu bārdu biksēs iebāzt. Un viņš, 12-gadīgais, vēl 12-gadīgā gudrība ar jautrām acīm, aizmirsis par dienām un stundām, pazudis tēvam un mātei, bezgalīgi sarunājies un priecājies par dažādām garīgām tēmām, bet tie nevar izklīst. Viņi saka, nu puisīt, kas tu esi? Mamma saka, puisīt, ejam mājās. Viņš saka, piedod. Un kurš tas tikko bija ar temi? Kura dēls? Šis ir mūsu dēls. Piedod viņam. Viņš. Nu, lūk, tas ir. Viņš saka, mammu, es patiesībā tikko biju mājās ar tēti. Tu beidziet runāt muļķības. Mēs visi baidījāmies par tevi. Un tad šī gudrība samaksā cenu, lai tavs prieks varētu būt pilnīgs. Āmen. Un viņš saka, es, gudrība, priecājos katru dienu. Tātad, vai mūsu gudrība ir skumja vai priecīga? Tagad sakiet man, ja baznīca ir skumja, kā tā parādīs gudrību? Nav gudrības, ja tā ir skumja. Tur vienkārši nav nekādas gudrības. Pastāv kristiešu paranoja, mājiņticība, aizspriedumi un dažādas mācības. Varētu tās nosaukt par dzijāna. Bet ja tajās nav prieka, tad tur nav arī gudrības. Jo gudrība izpaužas lielā svaidījumā ar lielu prieku. Tā ir priecīga, un tā ir bagātība un gods. Varbūt, ja tu iegūtu šo gudrību, pēkšņi tava seja sāktu smaidīt, un prieka spēks ienāktu tavā dzīvē. Varbūt tad arī nauda pie tevis atnāktu. Varbūt tad arī tavu dzīve mainītās. Varbūt tad arī tavu bērni sāktu dzīvot labāk. Varbūt, ja tu ielaistu gudrību savās mājās un teiktu, nāc gudrība, palīdzi man, es apjūku, palīdzi man, kristī mani šajā gudrībā, šajā priekā, kungs. Varbūt tad viss vispār mainītos, ja mēs teiktu, Dievs, atgriez manu draudzi priekā. Mēs, krievi, esam slaveni ar alkoholismu, bet būsim slaveni ar svētā gara reibumu. Visi gribēs braukt šurp, jo šeit dod dzert. Atceros, es lūdzu Dievam maizi, un viņš man to deva naktī. Es redzēju divas Dieva rokas. Es satvēru viņai aiz rokām. Es ēdu debes maizi. Viņš teica, ka es to došu cilvēkiem. Bet tad es lūdzu un teicu, kungs, man patīk dot cilvēkiem maizi, bet es gribu iemācīties dzert svētā gara vīnu. Es negribu ēst sausu maizi. Tā debesu maize ir tik garšīga. Tā nav sausa. Tā ir dzīvību dodoša, tā ir dievišķa. Bet vīns